Vai var teikt, ka tagad Valdim Valteram vedars pilns, ka ir dabūjis principā labāko iespējamo treneru VFam? Noteikti. Vismaz priekš tā teiksim, līmeņa, arī strateģiskā, arī taktiskā ziņā mēs diezgan līdzīgi esam, un tāpēc man būtu vieglāk, ka viņi runāt nekā ar serbu speciālistiem. Vai Kurtinaitis ir dārgs treneris? Kopumā uz šobrīd viņa cena ir augsta, bet mēs esam stingri ietaupījuši. Vai tas ir saistīts ar to, ka viņam pa lielam citu ievērības cienīgi jau piedāvājumu šajā laikā tomēr nebija? Viņam bija labi piedāvājumi tie pašā Budiveļņikā, par 2 reizes lielāku summu kā šeit, un viņš tomēr Ukraiņu neizvēlējās daudz apstākļu dēļ, tā skaitā, ka viņš tur vienreiz ir bijis, un viņš zina, kas tur notiek Ukrainā. Un nav noslēpums šobrīd, ka 2006. gadā viņš bija galvenais kandidāts uz ASK Rīgas amatu, un viņš savu draugu Butautu ieteica. Tā sākās Butauta ēra, jakās. To var jau tagad pastāstīt. Kā būs klubā? Jūs tomēr abas tādi uzvarētāji tipi cilvēku, un tomēr, ja 2 plusus liek kopā, parasti saka, nekas nesanākot, ka jāliek plus ar mīnus. Es nemaisīšos treneru darbā. Es visu vērošu, un, ja vajadzēs viņa padomes, viņam būs vajadzīgs mans padoms, es došu. Es vairāk nodarbošos ar psiholoģisko komandā, to spēlētājiem pārunas un tā tālāk, un vairāk konsolidēšu komandu kopumā nekā jaukšos treneru darbā. Cik leģionāri varētu būt? Maksimums 4. Amerikāņu visi? Tas būs spējams kādas cenas un kāda pozīcijas spēlētājiem. Vai visiem tagad jāpievērš uzmanība ir vasaras līgai, kur kāda varbūt topošo jau skraida? Lielākā daļa, tur kā 12 kandidāti skraida. Varbūt kādu konkrēti, kuram vajadzētu? Nē, tur konkurenti uzreiz nosečīs un pārpirks. Kādu basketbolu tad spēlēs VFs? Vai tas būs tiešām Lietuvas Rīta Skopija, jeb tomēr tur būs kaut kas? Viņš ir ātrās basketbols piekritējis, tāpat kā es, un noteikti izjūt. Tas ir skrejien meti? Tā skaitā, bet arī ar agresīvu aizsardzību. Kāds būs VF budžets šajā sezonā? To lai atbild tie cilvēki, kas to naudu meklē. Labi, nesaka cipars procentuāli, cik lielāks kā pagājušajā sezonā? Daudz lielāks būs. Kurtinaitis tomēr visas uzvaras izcīnījis, ir ar lielāku budžetu, un Lietuvai tomēr tie spēlētāji ir kvalificētāki, jo pēc viņiem tad Eiropā stāv rinda, pēc latviešu spēlētājiem nestāv. Iet runa kāda, ja mēs teiksim, latvieši šogad spēlē 2. plāna aktieri, mēs gribam 1. plāna aktierus iesaistīt vairāk. Vai to var panākt tikai ar klubu darbu? Tas tomēr vairāk ir uz izlases viss skatās. Nē, es domāju, ka ir spēlētāji vēl, kas ir atbilstoši tam līmenim, kas var, un ja viņus konsolidē vienā veselā, es domāju, viņi vēl pēdējo vārdu vēl basketbolu var teikt. Kur latviešu spēlētāji ir droši, vai tu vari nosaukt, kuriem jau ir līgums? Nevar teikt. Nav neviens līgums? Nē, man ir, bet nav parakstīts. Šobrīd ir komanda. No pagājušā sezonas ir tikai vienam, Jahovičam un Šeļakovam. 2 ir, jā. Tātad tie, kas atnāks pirmo treniņu, tad tiem visiem būs līgums? Jā. Kad mēs varam gaidīt kādus pirmos ārzemniekus jau? Es domāju, ka tie būs pēdējā jūlija nedēļā, kaut kur pēdējās 2 nedēļās, tāpēc, kad izējot no tā, var parādīties, to, ko mēs meklējam, ja parādās, viņiem ir parakstīt, tā varbūt drīz, bet parasti tā nav. Kambali? Kambali tā skaitā. Sāns Valters? Tā skaitā. Bertāns Zaķis? Tā skaitā. Šķēli? Tā skaitā. Kas Kurtinaitim palīdzēs? Skaidrs, ka mazos trenēs vai juniori? Viņš trenēs, bet iespējams arī viņš būs galvenais arī asistents. Tas vēl mums ir pašiem jāizlem šeit iekšienē, un viņam daudz kā jāatsakās, lai viņš varētu darīt viņam pārāk daudz darbu iekšējā. Valds Valters tāda aizgājis arī ir žurnālistikā, vai viņš ir gatavs kritizēt arī VF Rīgu? Noteikti.